Te ir jāanalizē ārsti, vai viņš, teiksim, un tad ir jāskatās, kurš izsniedz, vai ir kāds ārsts, kurš tiešām izsniedz ļoti daudz slimības lapas, kam tiek izsniegts slimības lapas, vai ārsts izsniedz tikai saviem reģistrētiem pacientiem, vai viņam ir vēl daudz cita pacientu, ko viņš... Tur ir jāveic analīze. Bet tas nav nemaz tik vienkārši, jo es jums teikšu tā, ka man ir bijis tāds gadījums pašai dzīvē. Pie manis atnāk pacienti un saka, ka viņai šausmīgi sāp kakls, ka viņi ļoti slikti jūtās, un tāds tā kā apsvērtums ir, un vakar ir bijis ļoti augsta temperatūra, bet viņi nodzina uz to temperatūru, jo šodien ir bijis jāiet uz darbu, un tagad tā temperatūra nav, un viņi krekšķi, teiksim, es nedzirdu plaušās trokšņus, bet akūta respiratora vīrusa gadījumā pišķiņu kaklā apsvērtums ir, bet, teiksim, viņi arī tā kā drusku piesmakus ir un tā. Mēs viņu nokonsultējam un vienojamies, ka antibiotikas nav jālieto, un ka, ja nav labāk, tad rīt ir jānodod analīzes, un kas ir jādara šo te pašlimitējušo saslimšanu. Un mēs viņai izdodam darba nespējas lapu, jo viņai ir slikti, un otrā dienā es viņu ieraugu lidostā. Nu jā. Kuru vainot? Kuru vainot? Es muļķu. Ja? Un es domāju, ka šādā situācijā ārsti mēdz nonākt. Man pat ir viens gadījums ar manu kolēģi, kurš vairs Latvijā nestrādā, kuram tā arī pacienti atnāca un teica, man sāp, man vajag darba nespējas lapu, jo es negribu iet uz tiesu. Viņš teica, es tev nedošu. Un tad šis pacients par viņu uzrakstīja sūdzību, jo viņam bija iedevis cits ārsts, jo viņam sāpēja mugura. Un tam ārstam, kurš neizdev šo slimības lapu, atnāca veselības inspekcija. Saprotiet, tas nav viss tik viennozīmīgi tajā medicīnā. Es personīgi domāju, ka ārstam nav jābūt tam, kurš izdod darba nespējas lapu. Viņam ir jāapliecina slimības fakts. Amerikas Savienotās valstīs darba devējiem ar darba ņēmēju ir vienošanās, ka 10 dienas gadā viņš slimo, par to viņam maksā noteikti procentu, bet tas ir domāts, lai ar akūtām pašlimitējošām saslimšanām cilvēki nenāk uz darbu un neaplaiž visus pārējos. Un tās ir 9, manuprāt, tās bija 9 darba dienas, jo var būt 3 akūtas saslimšana epizodes gadā, un 3 dienās cilvēks var atvesaļoties. Pats neejot pie ārsta, bet vienkārši esot mājās, ja viņš ir mājās, tad viņš arī neatnāk un neapšķaud visus pārējos. Un es domāju, ka šeit ir nevis tā kā atkal visi, dakteris dakteris brīvu dienu dos pēc principa dzīvot, bet ir tās darba devēja, darba ņēmēja attiecības. Tās ir Latvijā jāsakārto. Un par 10 dienām vispār nevajadzētu nākt pie ārsta, vai par 3 dienām nevajadzētu nākt pie ārsta pēc lapas, bet ir jābūt iekšā tādā līgumā ar darba devēju, ka jā, es 9 dienas darba dienas gadā varu saslimt akūti, bet tas nevar būt vienā, teiksim, komplektā, tās var būt 3, 2, 1, teiksim tā cilvēcīgi. Jo, skaidrs ir tas, ka cilvēkiem arī reizēm iesaka, kad viņiem ir kaut kādas tur konflikta situācijas vai kaut kas, tad viņiem kāds iesaka, tu tagad aizēji, tagad paslimo, vēl kaut ko. Ar to nāks saskarties, bet tur jau arī ir jāmēģina turēties pretīm. Un tas nav nemaz tik vienkārši ārstam. Kā jau es teicu, var aiziet teikt, ka mugursāpējumi pierāda, ka tā mugura nesāpēja. Jā. Tas tiešām liecina par to, ka sistēmiski šis jautājums būtu jārisina arī. Pilnīgi citā līmenī. Tas ir arī vienkārši tā cilvēka izpratne. Tas ir attiecības starp darba devēju, darba ņēmēju. Kāpēc tas cilvēks slimo? Vai tiešām viss ir kārtībā? Tas nav tikai tā. Es domāju, ka ir jāmaina, ka tam tomēr ir jāiet no sociālā budžeta, jo tā lielā problēma ir darba devējiem ar tām akūtajām saslimšanām Latvijā. Saslimst ar vīrusu, tās ir nedēļu, saslimst vienreiz, un tagad cilvēki slimo vairāk ar akūtām saslimšanām arī pēdējos 2 gados. Tā ir arī statistika, tas nav tikai. Protams, ka visu laiku tas darba devējs maksā no sava maka tās pirmās 10 dienas, un tas ir milzīgs sloks viņiem.